Ir skaidrs, ka satiksmes ministrijai nauda nepietiek sabiedriskajiem reisiem. Un arī skaidrs, ka ministram ir ļoti sarežģīts uzdevums šo risināt, un putra ir ievārīta skaidri un gaiši linkaišu laikā ar šiem ilgtermiņa līgumiem, kas ir viennozīmīgi neizdevīgi, viennozīmīgi problemātiski, un redzam, pie kā tas ir novedis. Bet tas nedrīkst būt uz reģionu rēķina. Un mēs, apvienotais saraksts, ļoti redzam un saprotam, kas notiek reģionos. Un tas, kas šobrīd notiek, ka mēs samazinām reisus reģionos, tā skaitā slimnīcas, tā skaitā arī bankas, tā skaitā pasta nodaļas un vispārējo, tas tikai un vienīgi vairo ūdensgalvu Rīgā. Un tā ir problēma, cilvēki brauc prom. Risinājumam šeit ir jābūt valstiskam. Te nevar būt jautājums tikai par naudu un tādā veidā apgriezt šos reģionālos reisus. Un šis reģionālais pārklājums un šie reisi draud ar to, ka mēs pazaudēsim arī tos pārvadātājus, kas šobrīd veic šo darbību. Un līdzīgs tas situācija var nonākt, kā tas ir arī ar būvniekiem. Jā, būvnieku kartels tika pieķerts, bet būvniekus mēs šādā veidā zaudējam un nav kas būvē. Un tieši tas pats var notikt arī ar reģionāliem reisiem. Vajag sodīt un pieprasīt un bargus sodus no tiem, kas krāpjās. Ja tur arī kartela pazīmes ir, tad tos sodīt, bet nedrīkst arī iznīcināt šos uzņēmumus, jo mums vajag tos, kas pārvadā. Un problēma ir tāda, ja mēs šādā veidā piespiežam cilvēkus, kad viņiem nav iespējas dzīvot reģionos un, piemēram, strādāt pilsētās vai Rīgā, tāpat Rīgā, un vest naudu atpakaļ uz reģioniem, mēs vienkārši iznīcināsim šos reģionus. Un tas piemērs, kad taisās atrisināt šo reģionālo sabiedriskā transporta iztrūkumu ar transportu pēc pieprasījuma, es šeit konkrēti gribēju šo piemēru, kad būs ievies transports pēc pieprasījuma, kad cilvēks reģionā piezvanīs uz dispečeriem vai pieteiks jebkādā aplikācijā, man vajag šo braucienu, un atbrauks viņam pakaļ un viņu aizdīs. Šo pakalpojumu satiksmes ministrija vēlās nodrošināt caur ATD, iegādājoties par 36 miljoniem tādu pieejamu Eiropas programma elektrobusus, kurus iegādātos valsts. Tajā pat mirklī konkurējot ar komerc uzņēmumiem, un ne tikai iegādātos šos elektrobusus, arī algoto šoferus. Tas nozīmē tieši konkurences starp komerces sektoru un valsti, vairot atkal valsts līdzdalību ekonomikā, ir neprāts. Es pieminēšu kaut vai vienu interesantu faktu. Jā, 36 miljoni iespējams ir pieejami, bet viņi tikai pieejami elektrobusiem. Tad elektrobusus mēs sapirksim lielā apmērā, skaidri un gaiši, ka tam vajadzīga arī sistēma, dispečera centrs, kādā veidā šos transporta līdzekļus novadīt līdz tai personai, kam ir vajadzīgs transports. Ir skaidrs, ka tā būs dīkstāve. Ir skaidrs, ka tās nebūs noslogots pakalpojums. Ja iegādāmies elektrotransportu, tas ir aptuveni 7 līdz 15 tūkstoši eiro dārgāks par dīzeļu konvencionālo fosilā piedziņas automobīļiem. Un tad tie 7 līdz 10 tūkstoši ir kaut kādā veidā jāatpelna. Jā, degvielā 15 eiro uz 100 km ir dīzeļa automašīnai. Lētāk tā, protams, ir elektro, 6 līdz 8 eiro. Bet, lai šo starpību cenā, par dārgākā cenā nosaktu nivelētu 5 gados, kas ir normāls eksploatācijas periods, ir nepieciešams, ka šie elektrotransporta līdzekļi nobrauc vismaz 25 000 km gadā. Tas ir daudz, un to var izdarīt tikai braucot komercreisos un noslogojot šīs automašīnas. Ja šādā pakalpojumā šīs mašīnas slogos, nekādā versijā viņi nesasniegs 25 000 km. Tātad, vai kāds vispār ir izvērtējis šo ilgtspējību, šo ekonomisko atdevi, iegādājoties šos transporta līdzekļus? Es varu pateikt, nē, nav, tāpēc, ka to neviens loģiski domājoši nedarītu, jo tas ir dārgi un neliederīgi. Un tādā veidā man šķiet, mēs mēģinam aizlāpīt šo caurumu ar pilnīgi bezjēdzīgu risinājumu, kurš būs jāuztur no budžeta, jo vienreizējiem iepirkumam varbūt būs Eiropas nauda,
Bet pēc tam, ko darīsim, kā to dispečeru centru, cik būs vajadzīgas vietas, no kurien šīs automašīnas, ne jau no Rīgas viņas brauks tagad uz Daugopilu un nezinu, nomaļu vietām, kur nebūs šis sabiedriskais transports. Man šķiet, šis ir absurds veids, kādā veidā valstī iesaistīties komerc biznesā, un vienlaicīgi mēs komerc biznesu atstāsim bez šī nodrošinājuma. Tātad viņiem sašaurināsies šis te pārvadājuma apjoms, un mēs viņiem padarīsim situāciju vēl sliktāk, kā tas ir šodien. Un beigās būs tāda situācija, ka nebūs vispār kas ved, jo mēs jau redzam šo krīzes situāciju. Man šķiet, pareizākais ir pārskatīt visus šos līgumus, veikt pilnu revīziju šiem līgumiem, jo ir jālabo šīs kļūdas, ko ir pielaidis Linkaiša kungs savā vadības laikā. Un tikai tad mēs, nonākot pie normāliem konkursiem, vienojoties ar nozari, varam atrisināt šo jautājumu. Tāpēc es jau saprotu, ka progresīviem daudz vairāk interesē Rīga un galvaspilsēta un mazāk viņu interesi par reģioniem, bet tieši reģioni ir tie, kuri mums ir jāaizstāv, kur mēs nevaram noplacināt iedzīvotāju skaitu, un šis pakalpojums ir būtiska atslēga, lai reģioni dzīvotu. Tāpēc es uzskatu, ka šis pieprasījums ir vietā un nav vietā risinājumu, ko piedāvā satiksmes ministrija. Paldies!